Tunča un paprikas lieliskā harmonija. Šis krāšņais ēdiens atsauc atmiņā patīkami pavadītus brīžus kopā ar ģimeni. Tā ir īsta vidusjūras virtuve. Iztēlojieties sevi baudot šo īpašo garšu saulainā Itālijas vai Grieķijas piekrastē. Garšaugu smarža, sāļais jūras aromāts, viļņu šalkas – tas viss pamodina visas 5 smaņas. Šis ēdiens uz jūsu galda atnesīs Itālijas rivjēras piekrastes burvību un skaistumu. Spilgtas krāsas un apetīti rosinošs aromāts. Visas sastāvdaļas saplūst vienā neaizmirstamā ēdienā. Iedomājieties svaigu tunča steiku. Ārpusē kraukšķīgs, iekšpusē maigs un sulīgs, ideāli pagatavots. Krāsaini dārzeņi piešķir saldumu un kraukšķīgumu. Jau smarža vien rosina apetīti. Jūs jutīsieties kā jūras krastā. Jūs noteikti iemīlēsiet šo recepti. To ir viegli pagatavot. Un tā ir lieliska maltīte ģimenes un draugu salidojumiem. Ienirstiet vidusjūras garšu pasaulē. Saites uz šī video sponsoriem atradīsiet aprakstā. Vai vēlaties vislabāko garšu? Noslēpums slēpjas svaigās sastāvdaļās. Nekādu atrunu. Dodieties uz vietējo tirgu vai savu iecienītāko zivju veikalu. Izvēlieties stingrus, gaiši rozā krāsas tunča steikus ar vienmērīgu biezumu. Izvairieties no pelēcīgiem un mīkstiem steikiem. Paprikām jābūt stingrām, spīdīgām un bez bojājumiem. Izvēlieties nogatavojušos, stingrus un aromātiskus tomātus. Atcerieties, ka sastāvdaļu kvalitāte nosaka ēdienu garšu. Sāksim gatavot! Noskalojiet tunča steikus augstā ūdenī un nosusiniet tos ar papīra dvieli. Tālāk ķersimies pie paprikām. Paprikām izņemiet sēklas un sagrieziet lielos gabalos. Sīpolus smalki sakapājiet, bet ķiplokus sasmalciniet. Šo soli veiciet rūpīgi. Sastāvdaļu griešanas veids ietekmē gan tekstūru, gan garšu. Un tagad šīs dienas galvenais varonis – tuncis. Uzkarsējiet olīveļu pannā uz vidējas uguns. Pārliecinieties, ka olīveļa ir pietiekami karsta. Uzmanīgi ievietojiet tunča steikus karstajā pannā. Apcepiet 2–3 minūtes no katras puses, neapgriežot tos pārāk bieži. Mēs vēlamies skaistu zeltaini brūnu garoziņu. Tas ļaus saglabāt tunča sulīgumu un padarīs to neticami maigu. Nepārcepiet! Tunča centram jābūt viegli rozā krāsā un sulīgam. Indis solis, laiks apvienot garšas un radīt burvību. Šeit viss saplūst kopā. Izņemiet tunci no pannas un novietojiet to malā. Ir svarīgi saglabāt to siltu, jo mēs to vēlāk pievienosim atpakaļ. Tajā pašā pannā apcepiet papriku un sīpolus. Šie dārzeņi piešķirs ēdienam krāsu un bagātīgu garšu. Cepiet, līdz tie kļūst mīksti. Šajā procesā atklāsies dārzeņu dabiskais saldums un garša. Mērķis ir panākt, lai dārzeņi būtu viegli apbrūnināti un karamelizējušies. Šī karamelizācija katram kumosiņam piešķirs garšas dziļumu. Pievienojiet sāli un piparus pēc garšas. Ir svarīgi sabalansēt garšas ar garšvielām. Ielejiet nedaudz baltvīna. Baltvīns piešķirs atsvaidzinošu skābumu, kas papildinās dārzeņu saldumu. Vāriet 1–2 minūtes, lai alkohols iztvaikotu, un ar karoti nokasīt pannas dibenu, lai savāktu visas garšīgās piedegušās daļiņas. Šeit slēpjas daudz garšas, kas bagātinās mūsu mērci. Tas piešķirs ēdienam dziļumu. Vīnam iztvaikojot, garšas koncentrēsies, radot bagātīgu pamatu. Visbeidzot, pievienojiet sasmalcinātus ķiplokus. Ķiploki piešķirs pikantu asumiņu un aromātu, kas apvienos visas garšas. Solis. Laiks vārīties uz lēnas uguns, burvju laiks. Ievietojiet tunča steikus atpakaļ pannā virs dārzeņiem. Pievienojiet sasmalcinātus tomātus no buņģiņas. Neizlejiet tomātu sulu. Tajā ir daudz garšas. Kad sāk vārīties, samaziniet uguni līdz minimumam. Uzlieciet vāku un vāriet uz lēnas uguns apmēram stundu. Tas ļaus garšām saplūst un padarīs tunci neticami maigu. Solis, labu apetīti! Ir pienācis laiks baudīt mūsu darba augļus. Dalieties maltītes priekā ar sev tuviem cilvēkiem. Gatavošana nav tikai ēdiena pagatavošana. Tā ir kopīga pieredze, kas mūs vieno. Lūk, tas arī ir vidusjūras burvība jūsu šķīvī, tuncis ar papriku. Paprikas košās krāsas un tunča apetīti rosinošais aromāts aizvedīs jūs uz saulaino vidusjūras piekrasti. Pasniedziet ar kraukšķīgu maizi. Iemērciet maizi aromātiskajā mērcē un izbaudiet lielisko garšu kombināciju. Gatavošana ir aizraušanās, un nav nekā labāka, kā dalīties šajā priekā ar citiem. Katrā ēdienā, ko gatavojam, mēs ievietojam mīlestību un radošumu. Priekā! Paceliet glāzes un izbaudiet šo īpašo garšu kopā ar sev mīļajiem.
Vīna aromāts lieliski papildinās ēdienu un radīs neaizmirstamu atmosfēru. Tāpat kā īpašos gadījumos mēs baudām īpašu vīnu, arī šis paliks atmiņā kā īpašs, ko pavadījāt kopā. Neaizmirstiet nofotografēt darbu un atzīmēt sociālajos tīklos. Dalieties savā mīlestībā pret ēdienu un iedvesmu. Uz virtuvi un radiet neaizmirstamas atmiņas pie pusdienu galda. Ēdiena burvība slēpjas dalīšanā. Vai jums patika šodienas ceļojums uz Vidusjūru? Ja jums patika šī recepte un vēlaties pagatavot citus gardus un neaizmirstamus ēdienus, nospiediet patīk zem šī video, abonējiet manu kanālu un dalieties ar to ar draugiem. Jūsu atbalsts man nozīmē ļoti daudz un motivē mani dalīties arvien jaunās receptēs. Tiekamies nākamajā garšīgajā piedzīvojumā. Uz redzēšanos un lai jums labi klājas!